Un vēl viena, sauksim tā, mazā uzvara. Ir uzsākta parakstu vākšana, ko inicijēja Latvija pirmajā vietā par to, lai tikai un vienīgi Saeima, tikai un vienīgi parlaments varētu lemt par valstī piederošo lielo uzņēmumu pārdošanu vai privatizēšanu. Sauciet to, kā gribiet. Kādēļ šāda iniciatīva? Tādēļ, ka tā valdības spalvainā roka bija pastiepusies jau pēc lielajiem uzņēmumiem un pēc iespējas viņus iztirgot, jo naudiņas valsts kasē ir aizvien mazāk un aizņēmumi ir jāņem un jāņem un jāņem. Kā jūs varat parakstīties un par kuriem uzņēmumiem ir runa? Piebildīšu, ka ir runa par Latvenergo un elektrības pārvades lielajiem uzņēmumiem, par lidostu Rīga, par gaisa satiksmi, par Latvijas valsts mežiem. Spriediet paši, šo uzņēmumu nosaukumi jau pasaka, kāda ir to vērtība. Tātad, kur un kā var nobalsot par to, lai par lielo uzņēmumu privatizāciju, jeb pārdošanu varētu lemt tikai un vienīgi Saeima? Ieejam mājaslapā e.cvk.lv. Atverās šāds skats un uzreiz atrodam otro logu – parakstu vākšana par tautas nobalsošanas un pašvaldību referendumu ierosināšanu. Spiežam uz otrā loga. Šeit ir atverās lietošanas noteikumi un, ja jums ir iespēja autentificēties ar Smart ID, e-ID vai droša elektroniskā paraksta vietkarti vai e-paraksts mobilu, tādā gadījumā jūs varat to izdarīt šeit un vispirms piekrītam lietošanas noteikumiem un pieprasīt pakalpojumu. Un te jau jūs esat nākamajā lapā, kur jūs izvēlaties autentifikācijas rīku, un tiklīdz tas būs noticis, tā jūs varat doties tālāk un varat balsot par referendumu ierosināšanu. Tik vienkārši un tik ātri. Savukārt, ja jums nav šie te rīki, ar ko autentificēties, tad gan parakstīties būs jādodās fiziski uz vietām, kurās to var izdarīt. Un par to katrs var painteresēties pats savā pašvaldībā.